Esiet sveicināti NRA.LV sarunās. Kārtējās sarunas, kur nav intervētāju intervējumā, bet ir saruna par politiku un par dzīvi. Šoreiz es ar lepnumu varu pieteikt savu viesi, Valmieras novada mēru Jāni Baiku. Sveiki! Sveiki! Es jau tradicionāli sāku sarunas parasti ar jautājumu par to, kāda šobrīd izskatās Latvijas politika, bet šoreiz, tā teikt, Valmieras mēra acīm. Kāda viņi ir, kāds ir šī brīža fotoattēls, ja mēs nofotografējam politiku un Latvijas valsts nacionāla līmeņa politiku no Valmieras? Nu jā, man ir iespēja salīdzināt, jo mēs lokālā līmenī esam ļoti vienoti un strādājam uz rezultātu. Jā, mums ir visādas procedūras un tā tālāk, bet mēs strādājam uz rezultātu, un arī deputātu sastāvs ir tāds, ka mēs lemjam par saimnieciskām lietām un spējam vienoties, ja mēs redzam, ka tas ir vajadzīgs attīstībai. Nacionālā līmenī es gribētu teikt, ka šobrīd ir ļoti milzīga sašķeltība, kas principā, es domāju, ļoti traucē arī attīstībai, jo bieži vien ir tas, ka arī ja ir laba lieta, ja, tad brīžiem tas tiek norakts, varbūt, ka to pasniedz nepareizie, ja, vai citādāk domājošie, ja, bet faktiski jebkurā gadījumā es uzskatu, ka šajos apstākļos, kādi ir, ja, kad mums ir vajadzīgi tiešām svarīgi strateģiski lēmumi, ka šāda te veida sašķeltība, kāda šobrīd ir politikā, tas nav labi. Tad jūs gribētu teikt, ka jums nav opozīcijas? Pašvaldībā? Nē, pašvaldībā mums ir opozīcija. Bet kā jūs spējat vienoties? Nē, redzat, ir tas, ja mēs vienkārši, mēs strādājam ļoti atklāti. Mēs strādājam ar to, kad vai vajag vai nevajag, ja, un ejam. Un ja tad arī jautājums ir tāds, ko mēs darām, jo nauda ir tik, cik viņi ir. Un jautājums, kā mēs viņu labāk realizējam, lai tas iegūms nākotnē būtu. Ja? Un bieži vien jau ir tā, kas arī ir izteikti politikā, es esmu politikā maratonists, es neesmu sprinteris, es strādāju ilgtermiņam. Ja? Un bieži vien, kad šogad pieņemtais lēmums, rezultāti varbūt nes pēc gadiem 5, 10. Ja? Es varētu teikt, piemēram, industriālais parks, ko šobrīd visi zina, ko mēs būvējam, mēs šo projektu iesākām 2014. gadā. Ja? Un ja nebūtu šī politiskā pārliecība un tāda stabila situācija, es domāju, mēs nekad dzīvē viņu neuzbūvētu. Ja? Bet šobrīd jau tajā atkal lielā politikā bieži vien ir sprinteri, kuriem vajag to ātro kaut kādu rezultātu, ja, lai parādītu sev uz nākamām vēlēšanām. Un tas arī, kad mēs ilgtermiņa lietas nepieņemam, jo tas nav populāri, tas var kaitēt kaut kāda veida reputācijai vai var tikt neievēlēts. Ja? Un tā mēs bieži vien palaižam garām tās lietas, tāpēc, kad domājam īstermiņā. Jā, bet man tomēr no tās politikas vadības viedokļa. Opozīcija, tā nav opozīcija, kur negrib kļūt par pozīciju. Protams. Līdz ar to tātad pirmā lieta, kas ir politikā nepieciešams, ir konkurence. Ja nav konkurences, tas parasti nepako. Tad jūs man nomierināt, opozīcija ir. Bet šai pašā gadījumā ilgtermiņa lēmumi, vai nav tā, vai jums nav tāda sajūta, ka labi, jūs sākāt 14. gadā, ir bijuši pa vidu vēlēšanas, izskatās, ka jums viss ir kārtībā, bet, kad, piemēram, uzsāk ilgtermiņa projektu, bet, sarkano lenti, tur griezīs kāds cits politiskais oponents. Nē, mēs absolūti tā neskatāmies. Un vēlreiz saku, ka mēs par tādiem attīstības projektiem tomēr spējam vienoties arī tādos sarežģītos mirkļos, ja, un vienkārši, es domāju, es vismaz saviem deputātiem varu teikt lielu paldies par to, kā mēs spējam konstruktīvi sadarboties. Protams, šķīvamies, jā, arī pozīcijām nevienmēr visi viedokļi sakrīt, un tas ir tikai normāli, jo mēs esam daudz cilvēku, jā, un strādājam katrs savā sfērā, un varbūt redzam tās prioritātes ar brīžiem savādāk, jā, bet tas tomēr mēs spējam vienoties, un demokrātiski, ja vairākums vienojas, tad arī mēs to visu realizējam, ja, un arī padomājot par visām lietām. Un arī tas, ka ik pa brīdim jau kādam pavērās tur tā doma, tagad kaut ko tādu, reku palielināsim tur kādu pabalstu trīskārši, ja, ne, un tad ir jautājums vienkārši, kur ir budžets, kam ņemam nost?
vai kur nopelnām klātī. Ja? Un arī tas ir šī brīža politikā, tomēr, manuprāt, ir ļoti, ļoti tāds tuvredzīgi, ka mēs tagad pārdalām, aizņemamies, tur kaut kam noņemam, tērējam, ja, bet vairāk jārunā, kā nopelnīt vairāk. Mums jānopelna vairāk, un tad mēs arī vairāk varēsim tērēt. Jā, bet mēs salīdzinām kaut kādas citas pašvaldības, un tie daudzi izdzīvo tieši no ilgdzīvošanas, tā teikt, vadībā. Noslēpums ir šī vai kaut kāda nodokļu palaišana vaļā, vai to pabalstu saskrūvēšana augšā. Valmiera nav gadījums, bet tādā gadījumā varbūt jūs varat man vienkārši 3 vārdos pateikt, kā nodrošināt politisko ilgspēju, nedarot šādus, klāji, man nepatīk vārds populistiskus, bet nesaprātīgus un izšķērdīgus lēmumus. Es vienkārši, pēkšņi es gribēšu kandidēt kaut kur par pašvaldības vadītāju, ja kāds, kurš skatās mūs, ir sāk domāt par vēlēšanām. Kas ir tas noslēpums, lai arī, tas, kā jūs sakat, viss ir tā kā saprotams, bet te jau vajag, lai arī vēlētājs līdzīgi domā, tā kā viņš izdara savu izvēli. Redzat, vēlētājs redz, vai kaut kas mainās vai nemainās. Un, katrā ziņā pie mūsu visām aktivitātēm, kas tur, kad ir redzams, kad mainās situācija, mainās uz labu, ja, ka mums ir ļoti daudzās lietās mums ir pozitīvi rādītāji, ja, tas arī liecina par to, ka vēlētājs novērtē to darbu, ja. Jo īstermiņā varbūt kaut kādu efektu dabūja, bet ilgtermiņā tas jau vairs nestrādā. Šobrīd jau arī tur nevar jau vairs tā, ka tur piesolīt banāni, ja, un pēc tam tur viss būs ok. Ja. Tam visam mēs esam izgājuši cauri, it kā jau saka, ka vēlētājiem īsa atmiņa. Es negribētu tam teikt, ka vēlētājiem ir īsa atmiņa. Ja. Un galvenais ir atklāti strādāt, parādīt lietas, runāt ar sabiedrību, ja. Un tad arī rezultāts neizpaliek. Galvenais ir tiešām par to rezultātu mēs panākam. Nevis mēs iesākam, muļājam, un ir process, un process arī forši, jo garāks process kādam projektam, jo ilgāk kāds uz to pelna. Ja? Bet mums jau svarīgs ir ātrāks rezultāts, lai tas jau dod augļus. Ja? Jo, kamēr tur zīmē, vienreiz pārzīmē, otrais, tur ir daudziem ir labi no tā, bet mums jau jāvērtē tas sabiedrības iegums kopumā. Ja mēs ejam tur, tad uzbūvējam to industriālo parku, mēs esam interesēti, kā ātrāk tur iekšā rūpnīca, tur ātrāk ir darba vietas, tur maksā nodokļus visi, ja, un tad viss ok. Labi, procesa orientētība, mērķa orientētība, tā ir tāda liela problēma mūsu valstī. Tas ir tāds. Jautājums. Jūs kā veiksmīgs, pietiekoši bagāts pašvaldības vadītājs skatāties uz nulli pieņemto valsts budžetu. Kādas jūsu emocijas un kādas jūsu sajūtas? Tāds divējāds. Protams, mēs jau faktiski jau kopš 22. gada mēs izprotam, kā pašvaldība izprotam arī valstiskās lietas, kad ir prioritātes mainās, ir drošība ir svarīga, protams, gan veselība, izglītība, ja, piekrītam par tām lietām, ja, bet fakts ir tāds, ka mēs faktiski jau kopš 22. gada to vien daram, kā efektivizējam procesu. Pie tā, ka mēs 21. gadā mums bija liela apvienošanās, kad 8 pašvaldības sanāca kopā, un tas nebija vienkāršs process, ja, jo cilvēki aptuveni tagad to, ka mums, cipariski skatoties, mums ir kopš 22. gada nodokļi pieauguši pa 12,7%. Ja. Inflācija 30% šajos gados ir bijusi, izmaksas kā ir kāpušas, ja? Bet mēs vēl aizvien turpinām pildīt funkciju, un te arī tas, ka daudz cilvēku uztver atkal, kur apvienojāmies, ja? Tagad dzīvojam sliktāk, ja? Bet principā jāskatās jau kopumā, ka tie cipari pēc 22. gada ir diezgan kardināli situācija ir mainījusies, gan par prioritātēm, gan arī par tām iespējām, kas mums ir pret to naudas apjomu, ja? Faktiski, 1 miljons 22. gada sākumā vai tagad, ja, tad būvniecībā vien mēs varam pa 30% mazāk aptuveni izdarīt. Labi, 20%. Ja. Tas ir tas, un kopumā nākamais gads, es skatos, ja mums ir 6% pieaugums, protams, mēs par to varam būt priecīgi, bet tas tāpatās, tas ir tāds savu veidu izdzīvošanas nevis biznesa, bet izdzīvošanas budžets, ja, jo, pie tā viss, kas mums ir jānodrošina, ja, un pie tā, ka mēs kā ekonomiski aktīvs augošs novads, ja, mums ir 4 gados 472 bērnu vairāk. Ja.
labi, mums tur pedagoģa algām kaut ko vairāk dabūjam, bet viss tā pārējā izklaide ir uz pašu rēķina. Ja? Nu, mums ir praktiski viena skola klāt, kas ir papildus izmaksas. Ja? Mums ir ļoti aktīvi šobrīd ekonomiskās aktivitātes. Mums šogad bija tas brīdis, kad vienā brīdī 7 rūpnīcas būvējās. Ja? Nu, katram arī, lai tur šobrīd, piemēram, tā kā Zilā kalnā tur būvējas rūpnīca, mēs esam priecīgi, ka tur uz vietas būs jaunas darba vietas. Ja? Nu, mums ir jānodrošina arī pievadceļš, ja? Kas kalpos gan iedzīvotājiem, gan tas viss prasa finanses. Un tam ir no tā paša budžeta tas viss ir jāsakašā, un tad brīžiem atkal kultūras cilvēki saka, kāpēc jūs tur kaut kādu ceļus būvēt, mums vajag vairāk naudu tur dziedāšanai. Ja? Nu, jā, šogad aizvest skolnieks uz dziesmu svētkiem. Jā, arī mums bija 3. lielākā delegācija, 1500 bērnu vedām. Jā. Nu, tā arī ir prioritāte. Tāpēc atkal tur pieaugušiem bišķiņi bija jāpaciešās, jā, jo bērni šogad bija prioritāte. Un tā visu laiku mēs ar tām prioritātēm arī balansējam, jā, lai to pirmām kārtām funkciju nodrošinātu, jā. Otrām kārtām neaizmirstot par attīstību, jā, kad tam uzrāvienam ir jābūt. Valmiera ir izlīdzināšanas fonds saņēmēji, vai ne? Jā. Piemēram, ja tagad diezgan tiek runāts tieši kontekstā ar Rīgu, ka, nevajag vairāk dalīt, ka nevajag. Kā justos Valmiera, ja nebūtu? Jūs saņēmāt kādu 7, 8 miljoni? 8 miljoni, jā. Bet es arī izstāstīšu šobrīd, es bišķi no savu redzes punktu. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo daudz rīdznieku skatās, un šis ir ļoti arī tāds nopietns jautājums, jo kāpēc mums jāmaksā Valmiera, ja tur viss tik labi attīstās? Pēc vienas no manām izglītībām es esmu arī ekonomists, tāpēc arī es ļoti labi ciparos orientējos. Un šobrīd notiek tā pretnostatīšana. Ir tā kā bagātās pašvaldības un nabagās. Ja? Viena, kas prot pelnīt, otra, kas neprot pelnīt. Ja? Bet šobrīd kā tā situācija veidojās? Ja? Tā tad tiek aprēķināta pašvaldības finanses nepieciešamība. Finanšu nepieciešamība veidojās no iedzīvotājiem. Tātad, cik mums ir pirmskolas bērni, cik ir skolnieki, cik ir seniori, cik ir pārējie, pēc tā tiek sarēķināts, tad ir mazliet klātī nāk arī teritorijas koeficients un izrēķina finanšu nepieciešamību. Ja? Mūsu gadījumā šogad Valmieras novada finanšu nepieciešamība ir 61 miljonus. Ja? Nu, lūk, un tad sanāk tā, ka iedzot ienākumu nodoklis toties, mums ir prognoze 62 miljoni, kas ir vairāk nekā nepieciešamība. Ja? Bet no tiem 62 miljoniem valsts noņem nostī savu daļu, šo savus 22%. Pēc tam pārdala tur caur sarežģītām formulām, un mēs dabūjam apakaļ 61. Ja? Bet tad to visu, ja mēs ieliekam pretī pret iekšzemes koproduktu rādītājiem, neņemam uz vienu cilvēku, ja, bet ņemam kopējā masā. Tad iekšzemes koprodukts ir radītā pievienotā vērtība. Ja mēs skatāmies, protams, pirmā vietā pārliecinoši Rīga, otrā vietā ir Mārupe, ja, trešā vietā Liepāja, Valmieras novads 7. vietā, 7. lielākā ekonomika. Bet Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Valmiera, mēs esam 7. top pēc apjoma, kas saražo pievienoto vērtību nodokļus. Un mēs 4 pilsētas esam saņēmēji. Tas parāda to, ka šī sistēma ir absurda. Faktiski ar to, ka it kā mēs nopelnām pievienoto vērtību, bet mēs esam saņēmēji. Tātad, piedodiet, sistēmā nav pareizi. Ja? Jo faktiski šobrīd sistēma ko pasaka? Tur, kur dzīvo bagātākie cilvēki, tur saņem vairāk. Tātad domājot tikai par labāku dzīvesvietu. Ja? Un bieži vien ir kaut kāda, kur mēs arī dzirdam. Kur nākat pie mums dzīvot, mums ir dīķis, mums ir svaigs gaiss, mežs, nav skursteņu, forši dzīvot. Ja? Uz turieni aiziet nodokļu naudu, ja? Bet viņš varbūt to nodokļu nopelna kaut kur citur. Ja? Bet šobrīd tas nodoklis aiziet pēc tā, kur dzīvo. Ja? Un arī viennozīmīgi tas mums ir ļoti attīstīta industrija, kas mums ir no mūsu iekšzemes koproduktu gandrīz 40% veido tieši ražošanas uzņēmumi. Tur, protams, šī vidējā atlīdzība nav tik liela kā, bankās, centrālās bankās, kas strādā vai vēl kādā citā, vai arī valsts institūcijās. Ja? Arī tur veidojās šī disproporcija, bet ražošana mums ir nepieciešama. Vai vēl zemnieku saimniecības. Mums ir ļoti izteikti arī ļoti labas zemnieku saimniecības, ja, ar augstiem piena izlaukumiem. Tur arī tas strādājušo skaits ir mazs, un tur nav algu tūkstošos ļoti lielos. Ja. Bet Latvijai tā saražotā vērtība ir nepieciešama ļoti.
Ja, nu jums ir vidēja alga Valmierai pietiekoši augsta. Nav tā, ka ir ļoti konkurētspējīga un tā, bet nu, tad man būtu jautājums, kādai tad būtu jābūt šai izlīdzēšanai vai vispār viņai nebūtu jābūt? Kā jums liekas? Viņai ir jābūt viennozīmīgi, jo ir jābūt katrai teritorijai, ir jābūt tam iztiks minimumam, ar kuru jāsniedz ir tas pakalpojums, jo mēs nekad nebūsim vienādi. Ja? Ir, protams, Rīga, Pierīga, kur šobrīd ir pusi Latvijas iedzīvotāji, un atkal ir pierobeža, kur varbūt vispār vairs cilvēki negrib dzīvot, ja? Bet tur tāpatās viņš gaida, ka to savu minimālo pakalpojumu arī saņems. Ja? Bet es gribētu teikt, ka šajā izlīdzināšanā būtu arī jābūt kaut kāda veida arī šim ekonomiskam faktoram. Ja tu spēj kaut ko vairāk piesaistīt, tad kaut kāda piešprice ir tam visam. Nevis tā, ka faktiski šobrīd mums ir Valmierā 2,3% bezdarbs, ja? Novadā 2,8%. Faktiski varam teikt, bezdarba nav. Ja? Bet mēs tāpatās pie mums nāk uzņēmumi, grib pie mums būvēt jaunas rūpnīcas, attīstīt. Ja? Tā skatoties kā vadītājs, domāju, visi strādā, priekš kā mums vajag atkal jaunas galvas sāpes. Ja? Tur jauns skurstenis būs, trūbas kaut kur jāizvelk. Ja? Bet tas tad būs jādomā tomēr ir visā mērogā, kad ar šādu te, ja pie mums viņš var atnākt, mēs viņu varam piesaistīt, tas būs iegūms jebkurā gadījumā, reģionam un arī Latvijai. Ja? Un te jau tas būtiskais, ka mums ir svarīgi noturēt reģionā cilvēks, lai viņi neaizlaižās prom no Latvijas. Un viennozīmīgi arī tas būs līdz ar šo vidējās algas arī celšanos, arī tā ir mūsu iespēja, kā mēs varam noturēt un kā mēs varam arī dabūt atpakaļ no ārzemēm. Jo šobrīd ir tā, ka, ja mēs arī skatāmies, mums tiešām ir arī labi rādītāji, kur mums no reemigrācijas ir atgriezušies, un par to, es domāju, mums būtu daudz vairāk jārunā, jo Eiropā pasliktinās tie apstākļi, vairs nav tik labi, kā ir. Otrs, ka mums tomēr tā vide atlīdzība ir pieaugusi, bet ja mēs salīdzinām izmaksas, ja, šeit reģionā pret kādu citu tur ārzemēm, ja, tad mums tās beigās tie plusi mīnus saliekot kopā, ja, kad kaut tur viņi nopelna vairāk, bet skatoties pēc tiem izdevumiem, jau mēs tepat uz vietas varbūt tie plusi jau vairāk izveidojas. Plus ir vide un, protams, ir viens emocionālais, ja bērni jālaiž skolā. Tad ļoti daudz tomēr izvēlās atgriezties un sūtīt latviešu skolā. Ja, un šobrīd pie tā, ka mums iet tie cipari uz leju, saucam atpakaļ. Uzliekam valsts pa mērķi 50,000 dabūt atpakaļ. Bet tur arī domāju, vajadzētu būt kāda atbalsta programma, jo mums ir šobrīd galvenā problēma ir mājoklis, kāpēc mēs nevaram paņemt vairāk, jo mums ir, diemžēl, problēma, kur dzīvot. Patiesībā tas ir jautājums, tas ir skaidrs, ka mājoklis, un es saprotu, jums jau tur iedeva kaut kāda ir programma no valsts, ka jūs būvējat, bet man jautājums no tām, cik mums vidēji ir atgriežušies? Ir kaut kāda statistika, cik Valmieras novadā ir atgriežušās ģimenes? Jeb tie ir, un tad tas ir uzreiz arī jautājums ar to, vai tie ir valmierieši, jeb novada cilvēki, jeb tie ir, piemēram, viņš ir aizbraucis no cita kaut kāda novada, un tad viņš atgriežās Latvijā, bet tad atgriežās Valmierā. Kas tie tādi pa cilvēkiem? To es tā precīzi nevaru pateikt. Man liekas, pēdējā statistika bija pēdējie 4 gadi. Mums bija 103 vai 113 ģimenes atgriezušās. Jā, arī ar bērniem pieklājīgā skaitā. Jā, un nav precīzi, vai viņi bijuši Valmierā vai nav. Protams, arī iekšējā migrācija notiek kaut kur no kādas citas vietas, pārceļās pie mums dzīvot. Jā. Bet tas ir tas veids, kā mēs tomēr varam tos cilvēkus šobrīd dabūjot atpakaļ. Ja? Mēs sevi arī stiprinām līdz ar to. Mēs sūdzamies par darba rokas pietrūkst un tā tālāk. Šie cilvēki atgriežas ar ļoti labu pieredzi. Ja? Un ir gatavi ne tikai strādāt, ir gatavi veidot savus uzņēmumus. Ja? Un tas ir ļoti pozitīvi. Tad par to būtu vairāk jārunā. Un es saku, jāveicina ar kaut kādām programmām šo atgriešanos. Ja mēs tā godīgi paskatāmies patiesībai acīs, tad man tāda sajūta, ka tādā valsts līmenī valstī nav intereses tajā atgriešanās procesā, jo kur tie tiešie ieguvumi valsts līmeņa politiskai videi. Bet pašvaldību līmenī, pašvaldības ir, man sajūta ir, ka tieši pašvaldības ir tās ieinteresētākās un ir īpaši tās pašvaldības, kur ir ekonomika attīstās, kur kaut kas notiek, tās ir arī tas dzinējspēks, kas var to reemigrāciju kaut kā iekustināt. Jo cilvēkam, piemēram, ja viņš ir aizbraucis no Valmieras, piemēram, uz kaut kur uz Angliju strādāt,
viņam atgriezties atpakaļ, nu, viņam loģiski diezgan psiholoģiski viņš labāk atgriežas. Nu, viņam mājas nav Latvija. Mums nav tas valstiskā sajūta, ka viņa mājas ir Valmiera. Ja viņam piedāvā, vai viņam atgriezties, piemēram, Rīgā vai neatgriezties, nu, viņam loģiski tāda Rīga, piemēram, neinteresē. Nu, viņš Rīgai tāds pats svešinieks kā tur. Nu, tik vien kā valoda, šeit latviešu valoda, bet tur jau viņš ir ielauzies tajā vietējā valodā, angļu, un tur viņam viss kārtībā. Līdz ar to viņa mājas vienam ir Valmiera mājas, citam ir Liepāja mājas, citam ir Daugavpils mājas, un tās ir viņa mājas. Un tāpēc es domāju, ka tieši tur ir tā lielā perspektīva, kā apzina tos, kur ir aizbraukuši, un tad viņi atgriežas tiešām mājās. Bet pie šī darba roku trūkuma, vai jūs esat skatījušies uz iespēju, jo jūs pareizi sakat, Eiropa arī mainās, un cilvēki viņi paliek nedrošāka, un tur ir arī ekonomikas dažādi. Paskatīties arī uz potenciāli darba spēku no Eiropas. Es nerunāju par šajā gadījumā voltistiem, bet to darba spēku, kas ir gatavi mainīt no dzīves nedrošākos, varbūt nekomfortablākos uz komfortablāku, zaļāku vidi, pieejamāku, saprotamāku. Kā Latvija šobrīd izskatās, tā kā Lielbritānija kaut kādi 30 gadu atpakaļ. Nu jā, bet mums vēl ir arī daudz iespējas, ko mēs skatāmies. Piemēram, mums ir ļoti labs gan Valmieras tehnikums, gan Vidzemes augstskola. 230 absolventi katru gadu. Atkal viens mērķis, kā mums tos jauniešus noturēt. Ja? Noturēt reģionā, lai viņi neaizbrauc kaut kur galīgi projām. Ja? Un, tas ir tāds, kad plus, protams, mēs skatāmies, jo vislabāk ir tie paši cilvēki, kas no remigrācijas atgriežas, viņi mums ir saprotami, bet tur arī stāsti ir tie, ka daudz aizbrauc arī kaut kāda ekonomiska apstākļa dēļ. Viņiem varbūt vairs nekā te nav, ja, jo viņi ir dzīvokli pārdevuši, aizbrauc uz turieni, ja, un tagad atgriezties, protams, viņiem vajag dzīves vietu, ja, un tad jau varbūt nav tik svarīgi. Protams, Rīga ir viens vai ne, bet reģionā, kurā vai ne, bet viņa arī. Mūsu arī tas, kas pievelk mūs, ir tas, ka mums ir tie daudz tādi labi uzņēmumi ar labu atlīdzību, ja, bet arī mēs esam ļoti strādājuši pie tās kopējās vides, ja, lai būtu, mums ir pieejami visi pakalpojumi, kas lielpilsētā, ja, bet visi 5 minūšu attālumā, ja, kas arī tāds savā ziņā ļoti pozitīvs, ja, kad īpaši ja ģimenes ar bērniem, ja, kad tev tur nav vienam vecākam visu laikā taksistam jāstrādā, ja, ka tev jāviedā no kaut kurienes. Ja. Mums ir sabiedriskais transports, ja, par brīvu skolniekiem. Ja, mēs arī pa visu novadu teritoriju ļoti daudz vadājam bērnus, ja, lai līdz skolai un tā tālāk. Ja, bet tā mobilitāte jau arī svarīga ir. Ja, bet tas, ka tas viss ir tuvu, ka tas ir daudz drošākā vidē, ja, daudz saprotamākā, ja, un pieskatīt vairāk. Ja, bet jā. Bet labi, atgriežoties pie budžeta. Bija debata. Tērēt, taisīt budžeta deficītu, aizņemties vai taupīt un apgriezt. Kurā pusē jūs būtu kā pašvaldības vadītājs? Kā jūs redzat, kā būtu saprātīgi tas kompromiss ar šīm divām poliem? Aizņemties saprātīgi ar tādām lietām, kuras pēc tam nes atpakaļ. Ja mēs arī šobrīd skatoties, vai mēs tur ieguldam kādā ceļa infrastruktūrā, vai šobrīd tā kā industriāliem parkam, ja tur mēs veltam tam vai uzlabojam kādu, ja, bet es domāju, ka ir daudz lietas, kur mums ir vienkārši tās visas funkcijas, ko mēs šobrīd darām, ir jāpārskata. Es gribētu teikt, vēl ne tikai funkcijas, bet daudzās jomās mēs uz papīra esam uztaisījuši tādu ideālo valsti, ja. Ļoti apsveicami, ka mēs ejam uz ideālismu, ja, bet jautājums, ja mēs to varam atļauties šobrīd, ja, šajos apstākļos. Ja. Ja mums ir tādās salīdzināmās vērtībās, ja mums ir pēc instrukcijas, man jābrauc no Valmieras uz Rīgas, drīkst darīt to tikai, es klases Mercedesā. Ja. Bet nauda mums ir, labam elektrovelosipēdam, ja. Tad ir tā, ka it kā braucam ar to velosipēdu un tad domājam, kā lai es tur attaisnojos, ka es ar to Mercedes nebraucu. Ja? Un tas ir daudzās jomās, kur mēs esam to perfekcionismu salikuši, ja? Bet beigās mēs saprotam, ka mēs nevaram atļauties. Un tad viss domā, kā kaut ko apiet, un tad piesienās kāds vēl kaut kur, ja? Un tā tālāk. Tā kā mums ir daudzās jomās, mums arī tās prasības ir jāsamazina, kas ir diezgan nesamērīgas pret to esošo situāciju, kas mums ir.
perspektīvā ok, piekrītu. Jāiet ir uz to, ka mums ir ļoti labi, ja, bet saliekam to ar tiem cipariem. Tad arī nebūs jāizņemās. Jā, mēs jau esam ideālās valsts celtniecībā. Mēs jau esam ar savu jaunradi. Tā savdabīgā krimināla procesa, kas ir par to, ka Valmiera. Es atceros, bija kaut kāds citāts vēl medijos, ka par to, ka strādā valmieriešu interesēs un Valmieras labā, ka par to tā kā vajadzētu sodīt. Šī ir ļoti absurda situācija. Cik es gribētu komentēt šobrīd, ir tā, ka faktiski strīds ir par atsevišķu terminu interpretāciju. Tad vēlreiz projektā nekas nav pazudis, rūpnīca uzbūvēta, darbojās uzņēmums starptautisks. Ja? Neviena kapeka nav pazudusi, realizēts projekts, rezultāts sasniegt. Ja? Tā tad ir procesuāli, tātad pa procedūru, vai ir pareizi vai nav. Ja? Un šobrīd ir tas, ka faktiski, man liekas, tas trakākais, ka ir vēlme kriminalizēt vienkārši tādas vienkāršas procedūras Eiropas Savienības fondu realizācijas gaitā, ja, kas līdz šim, ja kāds tur kaut ko pārkāpa, labi, tur bija kaut kādas korekcijas, ja, ka tur kaut ko paņēma, ja, bet šobrīd tas viss aiziet tādā jaunā stadijā, kad ir vēlme to visu kriminalizēt. Eiropā nav tādas tiesas prakses, kā šobrīd šajos gadījumos, ja, bet mēs varam, vai ne, protams, ja, bet šeit es saku arī viens, kas arī šobrīd tā ļoti skumi paliek, ja, kad mūsu gadījumā, ka projekts bija jārealizē 22. 23. gadā, kad situācija ir vispār pasaulē kardināli mainījusies, ja. Tas, ka ļoti ilgi nespēja pat nodefinēt, kā projektiem jāstrādā, kā tur vajadzētu, ja, un tā tālāk. Kaut vai viens liecina par to, ka mums to procesu uzsāka 23. gada septembrī, ja, un oktobrī tikai parādās vadlīnijas, kā vajadzēja strādāt. Ja. Tas arī ir absurds, ka faktiski pēc kaujas visi gudri, ja, bet šis šobrīd, es teiktu, arī ļoti kaitē vispār tādam imidžam, tēlam, ja, un man viņš absolūti šis process nav izprotams. Tā ir mums problēma. Mēs kaut kāds hipertrofēts tiesiskums, kurš ir aizgājis kaut kur gaismas gada attālumā no taisnīguma. Tas, kas ir taisnīgums, kas ir vienkārši lietas, kuras ir saprotams, kāpēc viena lieta tiek darīta, kāpēc cita lieta tiek darīta, kāpēc lēmumi tiek pieņemti tādi vai citādi. Bet tas, ka tas ietekmē, es arī pats esmu runājis ar pašvaldību vadītājiem, visi aizrāvuši elpu skatās, jo sabiedrībā, ja mēs skatāmies, ir tomēr vienots viedoklis, ka šis ir neprāts, bet tas jau netraucē tam neprātam turpināties. Teiksim tā, tāds drusku pundur cirks, ja Latvijas Nokijas ražošana. Bet jautājums tāds, ja mēs skatāmies valstiskā līmenī, mēs esam aizgājuši no šī saprāta kaut kāda momenta, mēs tagad mēģinām tur iekārpīties atpakaļ. Labā ziņa, ka ir dažas pašvaldības, ir Valmiera, ir Liepāja, kur šī ekonomika attīstās un kur ir šie saprātīgie lēmumi un kur notiek. Bet jūs tomēr, jūsu partija ir Jaunās vienotības, tā teikt, apvienības partija. Ne jau jūs noraugaties no malas, kā notiek. Jūs tomēr arī piedalāties iekšējā darbā partijas. Kā jūs domājat, kāpēc tas tā ir noticis? Jo jūs to no iekšpuses redzat, kāpēc? Jo vienotība ir 10 gadus pie varas, jūs arī esat ilguņu partneri. Kā tas varēja tā notikt? Kāpēc mēs pēkšņi esam nogājuši no šī kaut kāda saprāta uz šo hipertrofēto kaut kādu burta kalpošanu? Es domāju, tas sākums jau to, ko es arī minēju par to nenormālo sašķeltību, ja, kad ir ļoti daudz dažādi un arī tas, ka tomēr tā politiķi ļoti bieži mainās, ministri mainās politikas, ja, tad uzreiz. Un jautājums no tā, ka tas visu laiku ir tādā patstāvīgā maiņas procesā, nākamais tur viss atkal pārgriež savādāk, ja, un es teiktu arī tā, ka bieži vien jau es esmu ievēlēts par novadu priekšnieku un es cīnos par savu novadu. Ja, un katram būtu jādara tas savs darbs perfekti. Un, protams, kad mēs sniedzam konsultācijas, sniedzam šos te jautājumus, esam sadzirdēti kaut kādās lietās, ja, bet
arī mums kā pašvaldību vadītājiem nav jauda arī pilnībā sagriezt tur to visu, samainīt sistēmu, ja, jo tur katrā ir ļoti daudz iesaistīto cilvēku. Ja, un šobrīd es teiktu tā, ka kopumā, ja, no tā, kā es saku, būvējot tos papīru ideālo, vieglāk, diemžēl, šobrīd ir kaut ko pārbaudīt, kontrolēt, nekā radīt. Ja, un es domāju arī to, ka mēs tomēr ļoti aizejot, kā teicu, tajā sodīšanas principā ar daudzām institūcijām, kuras nāk un visu laiku stāsta, kā jāstrādā pareizi, ja, bet vienmēr man ir jautājums jūs dzīvē, kādu projektu esat realizējuši, ja, tad varbūt pa priekšu izdarat, ja, un pēc tam jūs tur mācat pārējos, ja. Bet ar to mēs arī vienkārši fiziski esam iebiedējuši pilnīgi visus, gan tos, kas dara, gan tos, kas arī pieskata, ja, un tie, kas pieskata, viņi lai nodrošinātu sevi no jebkādas veida tur kļūdām, tad uzliek visu maksimālās prasības, jā, arī 2 reizes vairāk, jā, lai pēc tam neatzīst, ka es pie kaut kā esmu vainīgs. Jo es domāju, tā ir tā lielākā šī brīža problēma Latvijā, kad praktiski kļūdīties tu nedrīksti. Jo, ja tu kļūdies, tad tu tiec principā nolīdzināts līdz ar zemi, jā. Vismaz katrā ziņā pašvaldību līmenī, jā, tad, ja tas ir tā, tad, protams, ja redzēs, ka viens tur ir samalts, ja, tad nākamais jau vienkārši pat nemēģinās kaut ko tādu darīt. Ja, un tam būtu šobrīd ļoti jātiek pāri, mums ir jāstrādā uz rezultātu. Mēs strādājam uz rezultātu. Brīžiem liekas, ka valsts strādā dēļ procesa. Ja? Process ir forši, mēs tur rakstam, bīdam, pārceļam, atkal pārrakstam. Darba grupas, stratēģijas. Jā, bet ir jābūt. Mēs redzam uz vietas to rezultātu, mēs redzam, ja? Un to novērtē uzreiz. Un te ir ļoti strauji tas būtu jāmaina, ja? Jo mēs esam aprakstījuši visu tik perfekti, ja? Kad to nav iespējams realizēt. Jā, un tad labāk neko nedarīt. Ne. Bet šis ir tas otrs jautājums, tas ir tas filozofijas jautājums. Tad soda tos, kas dara, bet varbūt jāsoda tos, kas nedara arī. Tad, lai būtu, ja tad visus sodam. Kaut kad jau tam jānonāk līdz absurdam, kā saka. Visus nosodam, kad visi sodīt, tad visi vienādi var atkal sākt no 0 punkta. Varbūt, jā, bet šobrīd mēs jau uz to punktu jau mēs virzamies šobrīd. Jo tas tie absurdi šobrīd ir viens pēc otra, jā, un tā tas ir, jā. Iniciatīva tiek sodīta. Iniciatīva čakara iniciatori. Jā, ar šo optimistisko nots tad arī beigsim mūsu sarunu. Paldies par sarunu. Mums bija Jānis Baigs. Paldies, vislabāk. Thank you.